Uzdot dažus jautājumus Andrim Jankovam Priedes kungam par to, kā viņš to māju te ir cēlis, kā tas viss te noticis, un man ir, ziniet, man ir dažas ļoti lielas pretenzijas. Un es tāpēc gribētu, lai Andris Jankovs Priede lūdzu nāk un atbild uz maniem patiesajiem sašutuma pilnajiem ņaudējieniem. Jo jūs galu galā esat Sijā Jūrmalas attīstības projekti valdes priekšsēdētājs. Es taču nekļūdos, vai ne? Mjau. Tieši tā gan ir, jā. Nu, tagad es sākšu ar savu protestu. Sakiet lūdzu, kāpēc lielajās durvīs nav mazās durtiņas, kas ir domātas man? Nebija atslēgas paredzētas tādas. Jūs Te ir gribat... tikai 65 dzīvokļiem atslēgas tādas, es nezinu. Nu jā, ja jau nav durvis, nav atslēgas, ja nav atslēgas, tā tad nav durvis. Nu, paldies vismaz par smilšu kastīti. Man prieks, ka jums tur patiksies. Jā, es uzaicināšu no Kauguriem ar kaķus. Tātad, labdien! Es esmu Jūrmalas attīstības projektu valdes priekšsēdētājs Andris Jankovs Priede, kā jau godājamā Kaķa kundze teica. Es gribētu šajā skaistajā, patiešām saulainajā dienā teikt paldies tiem iedzīvotājiem, kuriem pietika pacietības gaidīt šo mirkli, jo tā tik tiešām ir pirmā māja, kas ir domāta kā īresnams. Tāpatās arī celtniekiem, kuri pietiekami ātrā tempā šo māju uzbūvēja kopīgi ar mums strādājot. Mūsu valdei un, protams, arī deputātiem, kuri šo projektu neatstāja uz papīra, bet atbalstīja ne tikai par to balsojot, bet arī finansiāli. Cik es atceros, tad visas šīs dienas, kad ir bijuši šeit kādi svētki, kas ir bijuši notikumi, par ko jūs droši vien arī esat lasījuši, kas bija gan kapsulas ielikšana, gan arī spāru svētki, cik es atceros, viņas bija saulainas un smukas, nekad nelīja lietus. Un kaut arī šodien no rīta viss izskatījās savādāk, kad mēs šeit savācamies atkal Līčielā uz svētkiem, kas šodien jau ir tie īstie svētki, kad jūs patiešām visi iedzīvotāji dzīvokļus saņemsiet, ir atkal mākoņi pazuduši un ir atgriezusies saule. Es domāju, ka tas ir tikai vienīgi tādēļ, ka šī vieta ir tapusi ar mīlestību, ar atbildību, un es ļoti novēlu, lai jums šeit šīs dienas viss arī ir tikpat saulēns kā šodien. Paldies! Mjau, paldies! Bet tagad es gribu, lai te nāk